augšā klājā. Ja Vineta uzvarēs, viņai pienāksies vairāk 1000 lāpu. Sociālās garantijas valstī dod šādas tiesības, tad es uzskatu par savu pienākumu, kad es viņus varu prasīt tā, es pat domāju, ko es ar šo naudu darīšu. Varbūt es viņu gribu kādam uzdāvināt, varbūt es viņu varu valstī uzdāvināt, bet pratoties, man tas valsts ir absolūti. Sāk iet par īņķi. Aizņem maldas un uzlēns kopš Latvijas televīzija. Trešdienas vakarā Latvijas televīzijas ēterā sastrēguma stunda. Kas šoreiz būs raidījuma uzmanības centrā vecās Gundaram Reidram? Sveiks, kolēģi! Sveicināts, sākumā mēs šovakar runāsim par vienu no Latvijas reģioniem, lai gan īstenībā šī problēma ir aktuāla visiem Latvijas iedzīvotājiem. Latgale ir savdabīgs reģions ar savām tradīcijām, un to, ka tur ir lielākais bezdarbs un visvairāk aizplūst cilvēku, nav nekāds noslēpums jau vairākus gadus, taču pēdējā laikā galvaspilsētas politiķi Latgales problēma atrisināšanas par prioritāti numur 1, un lūk, ārlietu ministrs šodien saka, ka neko nedod var zaudēt Latvijas trešo zvaigzni, un zaudēt nozīmē to, ka mēs riskējam zaudēt savu Latviju. Tā brīdina ārlietu ministrs. Kas ir noticis?